Lai gan skolēni jau gatavojas Ziemassvētku brīvlaikam, gada pēdējās dienās Kocēnu sporta namā, kas ir viena no pašreizējās sporta skolas mītnes vietām, norit aktīva darbība. Ar Eiropas lauksaimniecības fonda atbalstu tiek mainīts sporta zāles grīdas segums. Iepriekšējais segums ir 11 gados sev nokalpojis, jo kā nekā sporta namā tā darbība neapstājās ne uz mirkli. Un tā kā iepriekšējais ir bijis, teiksim tā, viņš ir atbildes visiem standartiem, bet viņš ir bijis ļoti, ļoti ciets. Un šoreiz ir tā, kad dabūjām Eiropas atbalstu, un līdz ar to mēs mainām visu un arī to pašu apakšu. Līdz ar to mums ir amortizējošā gumija, saplāksnes, līdz ar to visiem sportistiem, lieliem, maziem, būs mazāka slodze uz potītēm, ceļgaliem un muguru. Novembra beigās Kocēnu novada domes sēdē pieņemts lēmums, sākot no 2017. gada 1. janvāra pārņemt biedrības Kocēnu sporta klubu struktūrvienību Kocēnu sporta skola savā pārvaldībā. Kocēnu sporta skola būs Kocēnu novada domes iestāde ar bāzes vietu Kocēnu sporta namā un struktūrvienību Vaidavā. Lielā mērā un pamatlietās mēs jau atbalstījām sportu visu laiku. Tas ir gan sporta infrastruktūra, treneru atalgojumi, transporti, licences un dalības sacensībās. Tas viss jau tā kā bija. Šis varētu būt solis jau tā kā bišķīt uz priekšu, ar domu, ka mēs gribētu ļoti iesaistīt Vaidavas pašreizējās tukšās skolas telpas, kurās ir arī sporta zāle, kuru šo pavasaru mēs siltinām un remontējam. Līdz ar to tā sporta infrastruktūra paliktu lielāka, un tad tā sporta skola varētu būt kā esošās sistēmas jau tā kā sakārtošana un solis uz priekšu ar domu, ka mēs piesaistam ne tikai florbola trenerus un florbola grupas, bet arī skatāmies jau tālāk, kad sporta klubs gāja uz šīs skolas veidošanu. Mēs bijām tūmā, mēs atbalstījām gan ar juristu viedokļiem, gan dažādi citādi, jo viņi gāja tā kā uz brīvprātības principiem ar domu, ka viņi tā kā paši varētu mēģināt, bet tad, kad viņi saprata, ko prasa izglītības ministrija no sporta skolas, gan šo te birokrātisko daļu, gan arī lietvedības daļu, gan arī finansālo daļu, tad viņi saprata to, ka viņi nav spējīgi šo skolu uzturēt. Kocēnu novadā popularitāti jauniešu vidū guvis ne tikai florbols, bet arī regbijs un citi sporta veidi. Tiek domāts arī par regbijas sekcijas izveidi skolā, piesaistot profesionālus trenerus. Tāpat tiks attīstīts arī vieglatlētikas sektors, kā arī futbols un noteikti arī citi sporta veidi. Šeit varētu būt tas atslogs varbūt tāds, ka mēs saņemt valsts mērķu dotācijas, kur mēs varētu nosakt esošos trenerus sporta skolā, un mēs varētu savu naudu finansējumu, ko līdz šim esam guldījuši, mēs guldīt to tālāk uz priekšu. Pirmie darbi saistībā ar Kocēnu sporta skolu saistīsies ar dokumentācijas sakārtošanu, un šogad vēl pirms gada beigām pirmo reizi tiks izskatīts arī sporta skolas budžets. Beidzot mēs esam to izcīnījuši, ka mums ir tā sporta skola, bet ja skatās tā nopietni, tad mēs jau esam tajā sporta skolas režīmā strādājuši jau visus iepriekšējos gadus, vienīgi tagad mēs esam to beidzot dabūjuši oficiāli. Protams, atbildība lielāka un pats par sevi vārds sporta skola tev kā trenerim uzliek noteikti lielāks pienākums. Protams, vecākiem bērniem arī ir prestiži. Es nevis esmu florbolists no Kocēniem, bet es esmu Kocēnu sporta skolas florbolists. Jau ziņots, ka septembrī Kocēnu sporta skola iegūs akreditāciju 2 izglītības programmām florbolā. Viena programma, ko apgūst paralēli pamatskolai, bet otra, ko apgūst paralēli vidusskolai. Tomēr skolā, skatoties uz nākotni, domā ne tikai par augstas kvalitātes florbola spēlētāju sagatavošanu. Tad, kad mēs sapratīsim, kas mums ir un ko mēs iegūstam, tad ejam nākušo solis priekšu un ejam ārā arī tikai no šī sporta nama, ejam arī uz Vaidavu, daļai arī uz Rubeni, plus vēl mums tās ārā sporta infrastruktūras, kas ir diezgan sakārtot novadā. Es domāju, tās viss izmantojot mēs, bet šobrīd es nevaru uzzīmēt, kā tieši precīzi, kur mēs iesim, kur neiesim, bet iespējas, es domāju, ir milzīgas sporta skolas attīstībā. Skolā pašlaik trenējas 110 audzēkņi, ir 7 mācību grupas, no kurām 2 ir meiteņu. Tiek strādāts pie treniņu infrastruktūras sakārtošanas gan Kocēnos, gan arī iepriekš minētajā Vaidavā, lai nākamajā gadā turpinātu attīstīt un uzlabot Kocēnu sporta skolas darbību.